Raidījumu atbalsta Vella Professionals. Ar prieku sveicu jūs jaunajā dzīves pulsā kopā ar Tirdzniecības centru Valleta. Šajā raidījumā ne tikai iedvesma dzīvesveidam, bet arī īsts vīru spēks. Iepazīsimies ar Asmeņkali, Asmeņkaļu darbnīcas Autīna runasvīru un vienu no stūrakmeņiem Matīs Nīmeni. Amatnieki, kuri savam darbam pieiet ļoti nopietni un profesionāli, un iespējams tieši tādēļ savas darbnīcas Autīna vārdu nesuši tālu pasaulē. Tāds ir Matīsa un viņa ģimenes uzņēmuma stāsts, tādēļ lūkosim noskaidrot, cik asi tad patiesībā ir Autīnes asmeņi. Un, protams, kārtīgs darbs gaida arī stilisti Gitu, jo sagatavot 3 tēlus Akmeņkalim nav nekāda joka lieta. Iepriekš jau esam stāstījuši par to, cik svarīgi ir darīt to, kas pašam patīk, par to, darīt to, kas sirdī tūs. Jo tad būs sajūta, ka nav nemaz pašam jāstrādā. Matīs, arī Autīnas stāsts, ja nemaldos, ir pašos pirmsākumos sācies no hobija, vai tā arī ir? Jā, tieši tā. Tas izauga no mana brāļa aizraušanās ar dažādiem metāla apstrādes darbiem, ar informācijas vākšanu par metāla apstrādi, no tāda tā kā hobija uz jau nopietnu nodarbošanos, kur ir iesaistīta liela daļa ģimenes. Nu, tieši tā arī par ģimeni varam turpināt, jo komanda ir svarīga, un tava komanda ir tava ģimene, tavs brālis Jānis un tava māsa Karlīna. Kā ir īsti? Vai uzņēmums saliedē ģimeni? Uzņēmums viennozīmīgi saliedē ģimeni. Protams, ir lietas, kuras ir jāiemācās, pārvarēt kaut kādas savstarpējo attiecību problemātika, kas saistīta ar uzņēmēju darbību ģimenē. Ja? Bet es gribētu papildināt, ka mūsu komanda nav tikai mūsu ģimene, ir arī cilvēki no malas, kas arī veido savu veidu jau tādu nedaudz lielāku ģimeni, kas ir mūsu kolēģi un atbalstītāji. Tad iekšējā Autīnas ģimene. Iekšējā Autīnas ģimene, tieši tā. Bet runājot konkrēti par tevi, tu nodarbojies ne tikai ar asmeņu kalšanu, tu nodarbojies arī ar boksu, ar lokšaušanu, un tu spēlē arī tādu interesantu instrumentu didžeridu, pareizi. Kas tas ir un kā tas līdz tevim ir nonācis? Tad, kad es mācījos CS pirmajā pamatskolā, kas bija skola ar mūzikas novirzienu, es spēlēju trompeti, ja nemaldos, 2 gadus. Un tad, tas bija ļoti, ļoti sen. Tā bija kaut kāda 2. līdz 4. klase. Un tad, kad man atkal uznāca vēlme spēlēt kādu pūšamo instrumentu, es domāju, kas tas varētu būt. Trompeti vairs ne. Varbūt arī trompeti, varbūt kādreiz es atsāku mācīties spēlēt trompeti, bet tas ātrākais un varbūt arī interesantākais variants un tāds tā kā izaicinājums bija iemācīties spēlēt didžeridu. Un kas tas ir Austrālijas pirmās nācijas nacionālais instruments. Ak tā. Tas ir viens no senākajiem koku pūšamajiem instrumentiem pasaulē, ja ne pats senākais. Ļoti, ļoti eksotiski izklausās, kaut kas tāds netradicionāls. Es domāju, ka tas nav netradicionāls, ja mēs paskatāmies, latviešu folklorā tur ir minēta tāša taure, ja, kas pēc savas būtības ir ļoti līdzīgs instruments tam, ko vēl joprojām spēlē šie te Austrālijas aborigēni. Es domāju, ar didžeridu mēs noteikti iepazīsimies raidījuma gaitā, bet vēl gribēju pajautāt, kā ir ar tavu garderobi? Vai ir kaut kādi pamatprincipi, pēc kā tu izvēlies savu apģērbu? Kā jau katram cilvēkam ir kaut kāda gauma, kas viņam patīk vai nepatīk, ir pieņemams vai nav pieņemams. Un, es domāju, tur iedziļināties nav liels nozīmes, bet vienkāršākais kritērijs, vai man tās drēbes ir ērtas lietošanā, vai tas ir, uzvalks priekš saviesīga pasākuma, vai arī ikdienas apģērbs, viņam ir jābūt ērtam tādam, kurā es jūtos labi. Es domāju, ka par ērtumu noteikti apģērbā parūpēsies stilista Gita. Viņa vēlāk sagatavos 3 tēlus, bet es domāju, arī mums šobrīd laiks doties Valletas veikalos. Es nezinu, kā būs ar didžeridu atrašanu šajos veikalos, bet domāju, ka kaut ko noderīgu Asmeņkaļa ikdienai mēs noteikti tur atradīsim.
Asmaņu kaušana iesācējiem var likties ļoti sarežģīta, bet, kā izrādās, noderīgas zināšanas var atrast arī skolas laika mācību grāmatās un špikeru burtnīcās. Autīnai nav jākautrējas, ka tu mācies no paša pamata, jo es saprotu, arī jūs izmantojat, tā teikt, skolas grāmatas ķīmijā. Jā, tā varētu teikt. Mēs izmantojam, teiksim, vairāk gan šī specifiskas skolas grāmatas ķīmijā, bet, es domāju, jebkurā ķīmijas grāmatā var atrast tos pamatus, ko izmantojam arī mēs savā darbā un kur ir jāzina. Līdz ar to, teiksim, gan ķīmija, gan fizika, tas ir mūsu darbība ietver diezgan plašu spektru zināšanu, teiksim, tajās eksaktajās zinātnēs. Man pārdevēja teica, ka ar mazo špikeru pat varēs nokārtot ķīmijas eksāmenu. Es nezinu, kā būs ar asmaņu kaušanu vai ar šito mazo pietiks, bet droši vien kaut kas noderīgs tur arī atradīsies. Noteikti kaut kādi procesi tur būs atspoguļoti no mūsu darba ikdienas. Kad darba pilnas rokas, tas prasa arī attiecīgu kopšanu. Amatnieku un ikviena čakla vīra ikdienā iederēsies roku ādas mitrināšana, kas nav tikai dāmu ieradums. Parasti jau saka, ka īsti vīri nelieto neko no skaistumkopšanas precēm. Vai tā ir? Droši vien no skaistumkopšanas tā arī ir, ka nelieto, bet ir kaut kādas lietas, ko mēs lietojam ikdienā. Tie ir pragmatisku motīvu vadīti. Tas ir, piemēram, kaut kāds roku krēms, kas ir vienkārši vajadzība, jo rokas ir nepārtraukti agresīvā vidē. Tas ir dažādi šķidrumi, metāla skaidrs. Kaut kāda aizsardzība nepieciešama. Bambu ekstrakts. Jā, kaut kādu. Principā mēs lietojam specializētus krēmus pirms darba. Un pēc tam, kad mēs, teiksim, jau esam veikuši darbu, mēs vienkārši kaut kādu labu kvalitatīvu roku krēmu uz rokām var uzlikt, lai tās rokas saglabātu kaut kādu formu bez mazo, tvirtumu. Labs ir. Autīne plašāku atpazīstamību ieguva pēc internetā publicēta video, kuru visā pasaulē cilvēki noskatījušies teju 500 000 reižu. Matīs uzsver, nevajag turēt sveci zem pūra, amatniekiem publicitāte ir nepieciešama, tādēļ aktīvi jāizmanto sociālie tīkli. Vietālrunis būs īstais palīgs. Tas, kas man pieņemsim telefonā, ir svarīgi, lai es varētu šo te Instagram kontu uzturēt. Ja mēs pietiekam nopietnu darbu tur ieliekam iekšā, tad arī tam tālrunim var, jo, teiksim, paņem fotoaparātu līdz darbā ikdienā, tas ir baigi sarežģīti. Līdz ar to ir vieglākais variants tālrunis. Un, ja tālruni ir ļoti ātri, ērti, forši, operatīvi, tu viņu būtībā tiešsaistē var arī rādīt saviem klientiem to, ko tu dari. Līdz ar to... Protams, tā nav jāņem līdz dators, tas ir tāds mazais kabats nazīts, kur viss ir klāt. Tieši tā, ļoti labs salīdzinājums. Ko es sapratu, ka iPhone piedāvā ļoti daudz foršas papildus opcijas, teiksim, tieši kas ir noderīgs man. Tas ir palēninātā kamera, timelapse kamera, tad kantainā bildi Instagram. Es pieņemu, ka kāds cits to ražotājs arī piedāvā līdzīgas opcijas, bet šī kompānija to ir apvienojusi tādā vienkāršā modulī, kas man ir ikdienā ērti lietojams un kameras kvalitāte ir ļoti laba. Tātad laba bilde, daudz opciju un ir ērts. Jā, tieši tā. Tad kāpēc mēs tagad esam pie tomātiem? Jā, kāds ir kalšanai sakars ar tomātu. Stāsts ir tāds, ka, kā jau minēju, mēs daudz izvēršam aktivitātes sociālajos tīklos. Un viens no pamat noteikumiem, lai tev būtu kaut kāda sekotāja, lai tu cilvēks spētu ieinteresēt, ir satura veidošana. Līdz ar to tā
mēs veidojam saturu, rādot to, uz ko ir spējīgi mūsu instrumenti un to, cik viņi ir asi un ko ar viņiem var izdarīt. Tad mēs arī rādīsim, uz ko ir spējīgi Autīnas instrumenti. Mēs arī šajā raidījumā parādīsim, uz ko ir spējīgi Autīnas instrumenti. Paņemsim pāris tomātus, varbūt vēl kādu produktu. Šī ir tāda viena no foršām un interesantām mūsu ikdienas sastāvdaļām. Nu tad ņemam to buņģu, to arī šķaidīsim? Jā. Tad mēs tagad dodamies uz Autīnu šķaidīt buņģus, griezt tomātus un arī ar mangaļiem cīnīsimies. Savukārt Gita dosies Valletas veikalos un meklēs 3 tēlus. Gita Šildere, vizāžiste un stiliste, ar panākumiem piedalījusies starptautiska līmeņa skaistumkopšanas konkursos. Savas zināšanas un prasmes ieguldījusi tādos žurnālos kā Santa, Klubs un Shape, darbojusies arī dažādos televīzijas šovos. Gita veic skapju revīzijas, konsultē par apģērbu un krāsām, kā arī vada seminārus par cilvēka vizuālo tēlu. Vasara ir tas laiks, ka vīrieši beidzot var uzvilkt šos ērtos apavus, ko sauc par mokasīniem. Lieliski nodara gan ikdienā ar sportiskiem šortiem, gan arī casual stilam un kādiem izejamiem pasākumiem. Plus ir tāds, ka mokasīni ir dažādās krāsās. Šeit, piemēram, ir melns un zils tonīts, bet ir arī sārti, pelēcīgāk un zaļi. Es noteikti Matīsam arī piedāvāšu kādu no šiem modeļiem. Kāpēc gan lai puiši šorti nebūtu puķaini? Tas, ko iepriekš minēju par mokasīniem, kad ļoti ērti un labi kombinējās, piedāvāšu noteikti arī Matīsam kādus šortus. Vai beigu beigās Gitas izvēle paliks pie puķainajiem šortiem, vai tomēr krāsas mainīsies? Par to nedaudz vēlāk, bet šobrīd laiks ieskatīties Autīnas ikdienā. Ciemos pie Matīsa un Autīnas asmeņkaļiem dodamies uz Prīkuļu pusi. Šeit gan Matīsa vecāku mājas, gan pati darbnīca, kuras nosaukums tapis vēsturi turpinot mūsdienās un ienesot tajās devu senatnes. Autīna, tā ir man brāļa ideja. Viņš, tad, kad mēs dibinājām uzņēmumu, nāca ar ierosinājumu, kad nosaukumam ir jābūt kaut kam tādam, kas nes stāstu par to, kas mēs esam un kur mēs esam. Un Autīna ir 13. gadsimta pilsnovads, Latgaļu, kur teritorijā atrodas mūsu vecāku mājas.
Kā uzsver Matīs, mūsdienu amatnieku veiksmes atslēga slēpjas spējā apvienoties un piesaistīt cilvēkus. Iespējams, arī Autīnas ceļu pasaulē kalusi tieši spēcīgā komanda. Pats Matīs, viņa brālis Jānis, māsa Karlīna un viņas vīrs Uģis, par vecmeistaru dēvētais Mārcis, kura pārziņā nu jau ir visu cirvju sagatavošana, galvenais Oskars un kā jau īstiem amatniekiem, Autīnai ir arī savs māceklis. Autīnas asmeņi mēro tālus ceļus ne tikai uz smalkām Rīgas frizētavām, bet arī visā plašajā pasaulē. Mēs pamatā sūtam uz ASV, tad nākamais ir Austrālija, Anglija, Eiropas Savienības valstis. Mēs kaut kad skaitījām, tur sanāca vairāk kā 15 valstis, uz kurām vispār mēs esam sūtījuši, bet ir valsts, kas ir retāk, tur ir Tuvie austrumi, ir uz Arābu Emirātiem bijuši instrumenti sūtīti, uz Ķīnu, uz Japānu. Āzijas valstīm, Baltijas jūras reģionu un skandināvu tradīcijās gatavotie asmeņi ir eksotika. Savukārt visīpatnējākais pasūtījums ceļojas uz kādu tuvāku valsti. Mēs esam veidojuši, piemēram, vēsturiski instrumentu replikas, kas ir, piemēram, Francijā, ja nemaldos Normandijas reģionā, viņi restaurēja pili pēc tradicionālām metodēm ar tradicionāliem instrumentiem. Līdz ar to šajā restaurācijas gaitā viņiem vajadzēja tos instrumentus, ko nevar nopirkt veikalā. Līdz ar to mēs izgatavojām tur, 13. gadsimta franču namdara cirvi. Tas bija tāds, arī specifisks pasūtījums, kam ir jābūt diezgan precīzi atveidotam, jo, pat cik tas ir vēsturisks projekts ar vēsturisku precizitāti, tad viņam ir jābūt tieši tādam, kādam viņam ir jābūt. Tad bija ko arī pacensties mums, jo tas nav gluži tas, ko mēs darām ikdienā. Nav jau nemaz tālu jāmeklē, lai atrastu Autīnas asmeņus, jo tos izmanto neviens vien profesionālis, arī šeit pat Latvijā. Mums ir sadarbība diezgan laba ar pavāriem, vairākiem Rīgas. Mūsu asmeņiem strādā restorāna Makārčers pavārs, kas ir Strelnieku ielā, šefpavārs. Tad Rītiņkungs ir arī mūsu naža īpašnieks. Oi, tā kā sviesta griež. Tā kā griežam sviestu. Mums ir bijusi sadarbība ar Sirmo un Dreibantu. Protams, ir arī medību naži, ko izmanto mednieki. Kādi tie mednieki ir, cits vairāk, cits mazāk atpazīstams, bet, teiksim, viens no zināmākajiem droši vien cilvēkiem, kas ir mūsu naža īpašnieks, ir Andris Bērziņš. Tas mūsu eksprezidents. Eksprezidents, jā. Matīs piekrīt, ka katram vīram mājās jābūt labam nazim, bet svarīgi, lai tas tiek praktiski izmantots un lai kalpotu cilvēkam. Tam ir jābūt kaut kādā lietošanā, savādāk tam nav jēgas. Mums visapkārt ir tik daudz lietas, kas ir bezjēdzīgi uzražotas, kas ir vienkārši iegribu produkts būtībā, reklāmas produkts, iegribu produkts. Ja. Un mēs tā kā gribētu no tā drusciņi distancēties un ražot kaut ko, kas rada pievienoto vērtību, kas tālāk, vai teiksim, tas ir namdars, viņš uzbūvē ar to cirvi māju, tas ir viņa darba rīks. Mednieks, viņš labāk var veikt savu darbu ar to instrumentu. Ja cilvēks dodas pārgājienā, viņam ir labs rīks, ar ko viņš var iekārtot nometni. Ja. Nevis prestiža priekšmets vai vienkārši instruments, ar kuru tu vari piekārt pie sienas, man ir parādīt draugiem. Tā īsti nav mūsu filozofija. Matīsam paveicies strādāt jomā, kas pašam tuva, pašu aizrauj, un šādu veiksmi var vēlēt ikvienam. Nav kaut kā mākslīgi jāmeklē īstā lieta. Ir jāsaprot tas, kur ir tava vieta, kas tu esi pats un ko tu gribi darīt. Nav jābūt mērķim nopelnīt naudu. Ja mēs tagad izdomātu, ja mēs ražosim cirvis, tāpēc, kad ir kaut kāds, teiksim, šajā segmentā brīvs rops, ja, un mēs ar to nopelnīsim naudu, es domāju, ka mums nekas nesanāktu. Tāpēc, ka mēs to nedarītu, tāpēc, ka mums tas patīk. Mums ir svarīgi darīt to, kas mums patīk. Un tas ir jebkurā vietā labi. Ja kādam patīk pelnīt naudu, tad viņš pelna naudu, bet tas ir tas, ko viņam patīk darīt.
Esam pārliecinājušies, ka autīnas asmeņkaļi patiešām ir savas jomas lietpratēji, ko varam teikt arī par stilistu Gitu. Viņas sagatavotie 3 tēli jau tūlīt raidījuma turpinājumā. Matīs, mūsu šīs dienas pirmais apģērba komplekts, klasisks vīriešu uzvalks. Šī arī bija viena no tavām vēlēšanām, ko tu vēlies šodien pielaikot. Līdz ar to piemeklēju tev tumši zilu. Teiksim, nav standarta melnais uzvalks, bet šis ir uzvalks, ko var doties gan tumšākā rudenī, gan arī vasaras svētku pasākumiem. Līdz ar to nav tik tumšs. Kurpes standarta klasiskas, varbūt neierasts šajā uzvalkā ir tas, ka bikšu garums ir nedaudz saīsinātāks. Šis ir, teiksim, tāds aktuāls trends šajā sezonā, arī vīriešu uzvalkiem saīsināt bikšu garumu. Protams, pulkstenis, kas ir neatņemama sastāvdaļa, un skaisti pieskaņota kaklasaite. Manuprāt, ļoti eleganti un paver iespējas doties uz daudziem pasākumiem. Gan uz kāzām, gan uz teātri, arī smalkākām dzimšanas dienas ballēm, uz operu, arī īstenībā uz ofisē nepieciešama. Tā kā tā ir tāda ļoti uzvalks, ļoti funkcionāls. Jā, kā tev pašam liekas? Piekrītu, man patīk, un manuprāt, uzvalkam galvenais tas, ka vai tu viņu jūti, vai tu viņu nejūti, ka viņš tev ir mugurā. Nu, šajā gadījumā es nejūtu, un es domāju, ka tas ir ļoti labi. Jā, tā ir laba zīme. Labi, ķersimies pie nākamā komplekta. Matīs, mūsu otrais apģērba komplekts. Droši vien uzreiz skatoties no malas atkal var ievērot to, ka ir šīs te saīsinātās bikses, kā jau iepriekš minēju, kas ir aktuāli. Mokasīna tipa kurpes, kas ir tāds, manuprāt, nu ne numur 1, bet numur 2 vasaras sezonā noteikti, ko vīrieši valkāt un kāpēc, lai nebūtu, teiksim, tā tērpa tāds akcents, šī skaistā krāsa, par cik viss ir ieturēts balts, zilgans, manuprāt, šis te Bordo lillīgais tonis ir ļoti foršs. Casual tāds stiliņš. Neesmu izvēlējusies kreklu, bet polo T-kreklu, lai viņu nepadarītu ļoti tādu solīdu. Domāts vasaras pasākumiem doties uz dažādām ballītēm. Manuprāt, ļoti ērti un ļoti aktuāli un stilīgi. Kā tev šķiet? Jā, es piekrītu, un tas, kad es jūtos brīvi, un tajā pašā laikā es domāju, ka šādu uzvalku, šādu komplektu, teiksim, varētu arī tikties ar klientu vai apmeklēt kādu pasākumu, arī mazāk formāli. Jā, noteikti, jā. Labi, skatīsimies trešo komplektu. Matīs, mūsu pēdējais apģērba komplekts. Tāds ielas stils, principā paredzēts ikdienas gaitām aizskriet uz veikalu, aizbraukt pie drauga. Pavisam sportisks, vasarīgs. Ar šādu apģērbu mēs, teiksim, neapmeklējam neko svinīgu, bet tiešām tādām ikdienas gaitām. Sliponu apavi, kas ļoti ērti, manuprāt, izvēlējos šo, manuprāt, ļoti skaisto jaciņu, kas varbūt nav ļoti sportiska, bet visam piedod nedaudz tādu solīdumu. Manuprāt, lieliski tev izskatās arī zaļā krāsa. Un tāds, man liekas, vasarīgs ikdienā velkams komplektiņš. Kā tev šķiet? Jā, es piekrītu. Tāda vasarīga vienkāršība un vieglums. Un tas ir svarīgi vasarā, kad ir karsti. Un ja ir pa augstu, tad var atkal pielietot jaku. Jā. Man prieks. Paldies tev! Paldies tev! Par šo dienu un ļoti ceru, ka tev viss patika. Man patika. Paldies!
Šodien 3 tēli sanākuši tādi eleganti, asketiski, man liekas, arī ļoti praktiski. Un tas jau gal galā ir arī pats svarīgākais - atrast to īsto personības šķautni, un līdz ar to arī tie 3 tēli tad veidojas atbilstoši šai personībai. Matīs, kā paldies par piedalīšanos raidījumā. Tev ir dāvana no mūsu draugiem Well Professionals. Matu kopšanas līnija tieši vīriešiem. Lūdzu. Paldies! Un paldies par tavu un Autīnas iedvesmas stāstu. Paldies! Topošie vecāki, kuri vēlas, lai piedzimtu dēls, tagad zinās, kur tad meklēt to kārtīgo latviešu cirvi, kuru palikt pagultē. Un domāju, ka Matīs Nīmaņa un Autīnas stāsts būs tas pēdējais nepieciešamais iedvesmas graudiņš daudziem, kuri vēlas pilnveidot savas amatprasmes. Lai kārtīga vasara un tiekamies jau pēc mēneša jaunajā dzīves pulsā kopā ar Tirsniecības centru Vāleta. Raidījumu atbalsta Well Professionals.